Smieklīgi ar mani dzīvē, es jau noteikti īstenībā. Labi. Īsti smieklīgi. Halo! Sveiciens visiem šiem skatītājiem, ar ko mēs esam kopā. Kā jau jūs zināt, nāk Valentīna diena un skaistais mīlestības laiks, kurā parasti visi izšķiras un pārtrauc savas attiecības. Bet mēs jums parādīsim veidu, kā izbēgt no šādas situācijas un atkal būt kopā. Tātad sveicināt manā kanālā un kopā ar mani šodien ir Amanda. Jā, un mēs šodien, ko mēs darīsim, tas būs, mēs jums parādīsim kādas dažas veidus, kā atzīties otram mīlestībā vai arī, kā viņš teica, uzlabot attiecības savā starpā. Tātad, es domāju, mēs varam ķerties pie pamācībām. Tad pirmā situācija ir šāda, ka jūs gribat atzīties mīlestībā vai nu puisis meitenē vai nu meitene puisim, tas šajā gadījumā pilnībā neko nemainīs, jūs esat pilnīgi viens? Vai tas ir... Pirmais veids. Tas ir pirmais veids. Nu labi. Un jā, un tad tas, kā mēs jums to iesakām vislabāk darīt, ir 1. aprīlī. Ļoti skaists rokas strāds, paldies. Jā, un šis laiks laukā ir tik skaists. Bet, vai zini, es tev mīlu. Ha! 1. aprīlis! Un tātad, tagad būs īpašais otrais veids, un tas ir Amandas svītriņa flirtēšanas, svītriņa atzīšanās mīlestībā veids. Tas ir, viss, kas jums ir jādara, jūs skatāties, jūs smaidat viņam sejā, tā it kā viņš būtu vienīgais, kuram jūs spētu pasmaidīt, lai viņš saprot, ka tas ir īpašs smaids. Tad nākamais, ko jūs darat, jūs uzmanīgi viņā klausāties, jums interesē pilnīgi viss, ko viņš stāsta. Un trešais, smējieties par viņu jokiem. Nu, un jā. Un tagad, zini, kas vakar notika? Es nevaru, tas bija tik smieklīgi. Man zvana, un es paceļu. Un man ir tāds, halo, un viņiem ir tāds, čau, tas ir Indija. Man tāds, kāds Indija, par ko tu runā? Un viņiem ir tāds, klusums, un viņi nav klusums. Es nevaru vienkārši. Un man tāds, kāds sākais vienkārši. Augšās, un taču vienreiz es arī esēju. Un es nevaru. Un nāks cilvēki pretī un skatās uz mani. Un man tāds, ko jūs skatāties? Un aiziet projām, viņi neko nesaka. Tik smieklīgi ar mani dzīvē, es jau noteikti īstenībā. Trešais veids. Ķermeņa mīlestība. Tāpat kā viens pats mājās ar ķieģelīti. Tikai tomēr tā, ka jūs runājat skaisti, plaši un iesaistiet kaut kur iekšā, es tevi mīlu. Un tad turpiniet lietot ūdeni. Skaties vakar to viens pēc mājās seriju, kas gāja pa televizoru? Nu jā, skatījos. Un tur tajā vietā, kur bija, kur Kevins mētāja tur ķieģelis vai kaut ko tam līdzēju, es iedomājos, kā būtu, ja uz tā ķieģeļa būtu rakstīts, es tev mīlu. Nu, tad kāda no ķieģeļa ražošanas firmām iedara, kā es tev mīlu? Uz saviem ķieģelīšiem. Un jā, tas būtu interesanti, protams, jā. Bet, nu, pēc tam gāja tāds raidījums, es tev mīlu, un tur bija... Tu esi dzirdējis, arī, ja tu smejies? Nē, tu esi? Es redzēju to vienu sēriju, ak šausmas. Jā, tu tur par tiem dzīvnieciņiem, tas bija tik labi sveitinots. Bet, nu jā, es tā domāju, tu varētu ieguglēt, es tev mīlu. Tu vēlies man ko pateikt? Tu gribēsi izmantot internetu tieši tagad? Jā, kāda ir Wi-Fi parole? Es tev mīlu? Šokolapatovskis. 1996. Jā, es tev mīlu. Pagad. Būtu ļoti derīgi to noskatīties, to raidījumu vēlreiz. Es neredzēju vakardienas sēriju. Labi, nu es pameklēšu un jā, tad ir. Es tev mīlu. Ceturtais veids. Atzīsties mīlestībā ar aforismiem. Es vakar domāju par sevi, par tevi un par mūsu attiecībām. Un es sapratu to, ka mīlestībai nav cenas, bet, ja tāda būtu, tad es tevējai nopirkt izpārdošanā. Es gaidītu. 5. veids. Ko tur sarežģīt? Saka tieši un konkrēti. Tavu ieziņa bija ļoti pārsteidzoša un ļoti atklāta, un es tomēr nesapratu, ko tu vēlējies no manis. Es esmu klāta, tu vari izklāt visu savu sirdi. Tu nopirki sev kaķīti un tu vēlēsies viņam palīdzēs novāt vārdu? Nope! Mīni vēlreiz. Nu, es nezinu. Ko tu vēl varētu gribēt, ka es būtu tik steidzams? Es nezinu, to mammai jāpalīdz izvēlēties pareizā kleita?
arī nebūs, bet mazā, es tevi mīlu. Paldies, ka bijāt kopā ar mums šajā video. Neaizmirstiet likt subscribe, like un ierakstīt kādu mīļu komentāriņu apakšā. Tad jau? Līdz nākamajai reizei. Nākamo Reizi, ok, svētdien! 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 Woo!